Labdien, labdien! Šodien kopā noklausīsimies stāstu par Emīlu, kurš gāja dārziņā un kā viņam tur gāja. Esam gatavi? Nu, tad klausies. No rīta Emīls pamodās ļoti dusmīgs. Viņam negribējās celties, vilkt zeķes vai iet uz bērnu dārzu. Viņš kliedza, negribu uz dārziņu, un meta mīksto lācīti pa istabu. Mamma palīdzēja viņam saģērbties, un viņa tomēr aizbrauca uz bērnu dārzu. Pie grupiņas durvīm Emīls atkal sadusmojās. Viņš nokrita uz grīdas, saspieda dūres un skaļi kliedza. Viņš meta ar savu mugursomu un raudāja. Skolotāja Līga mierīgi piegāja pie viņa. Redzu, ka tu šodien esi ļoti dusmīgs. Vai vēlies mazliet pasēdēt un padomāt? Vai gribi dusmoties visu dienu? Vai vēlāk nākt pie mums? Viņa palīdzēja Emīlam pie skapīša pielikt zīmīti ar bēdīgu, dusmīgu seiņu. Tād viņu mierīgi apsēdināja uz krēsliņu maliņā. Pagāja laiks. Grupiņā bērni spēlējās ar plastelīnu. Emīls pavēroja, kad bērns viņam pasmaidīja un uzaicināja pievienoties, viņš lēnām piegāja un sāka darboties. Viņš saspieda plastelīna bumbiņu un teica, es tomēr gribu spēlēties. Pa dienu Emīls zīmēja, skrēja, rotaļājās un pat smējās. Viņš jutās priecīgs. Pirms pusdienām viņš piegāja pie sava skapīša, nomainīja simbolu uz priecīgu sejiņu. Sarunāplī skolotāja parādīja bērniem divus attēlus – dusmas un prieks. Viņi pārunāja, kā jūtas, kad ir dusmīgs un kā, kad ir priecīgi. Emīls pacēla roku un teica, es šorīt biju ļoti dusmīgs, bet tagad esmu priecīgs. Es rīt mēģināšu vairs nedusmoties par niekiem. Bērni pasmaidīja un skolotāja piebilda, katrs drīkst justies dažādi, bet mēs varam izvēlēties palikt dusmīgi vai būt kopā un priecāties. Un tā Emīls mācījās pazīt savas sajūtas un arvien biežāk izvēlējās prieku.